Labvakar, mīļie draugi! Nu, lūk, pagājis pavisam īsts mirklis, mēs atkal tiekamies, un es redzu, ka visi smaidīgi, priecīgi. Nu, tad kāda bija tā 4 gadu dzimšanas diena? Kādas bija tās emocijas? Kas ir tās atmiņas, kas noteikti paliks uz ilgāku laiku? Par to es pat nešaubos. Šodien parunāsim ar kluba biedriem, kas ir bijuši klātienē, kas ir izbaudījuši to visu, un kā pirmo es aicinu padalīties Gintu. Ginta, kā tu jūties? Kādas bet tev bija emocijas un sajūtas? Jā, sveiki visiem. Man gan jau vēl var redzēt, ka es vēl aizvien smaidu, un man acis vēl aizvien mirdz, vai ne? Tāds dzirkstelītis lēkā. Bet tas, ko es gribu teikt, īstenībā nu jau ir vairāk kā gadiņš, kopš es esmu pazīstama ar Dolēfu, un šajā laikā es esmu bijusi uz visiem fórumiem. Un tad es tā pirms šīs sarunas domāju, kas tad ir tie iemesli, kāpēc tad es eju uz tiem fórumiem? Un, pirmkārt, īstenībā tā ir iespēja gūt jaunas zināšanas. Ne tikai par produktiem, bet tas ir, nu, tā kā lai saka, par dažādām dzīves jomām, par izaugsmi. Un zini, pilnīgi katrā fórumā ir kaut kas tāds, ko var sev paņemt. Pilnīgi katrā, un vienmēr ir kaut kas jauns no cita rakursa, un pilnīgi vienmēr ir kaut kas tāds. Otrais, ko es domāju, tā noteikti ir iespēja dabūt tās pozitīvās emocijas, jo vienmēr ir tik daudz smaidi, tik daudz paldies, apskāvieni, un īstenībā tur aiziet, tu pat tā kā gribot, negribot, dabūt to pozitīvo lādiņu, un tas vēl viens bonus ir tas, ka īstenībā tu jau viņu aiznes mājās, un tev vēl visa ģimene no tā iegūst, ka tu tur atnāc tāds laimīgs. Un ko es domāju, kas ir trešais, noteikti pavisam svarīgi, tā ir iespēja iepazīties ar brīnišķīgiem cilvēkiem, ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, un zin kā, tā ir tāda iespēja vienmēr vienam no otra iedvesmoties, jo katrā no mums ir kaut kas tāds, kas iedvesmo citus, un tas ir tik forši, un jo tu vairāk ej, jo tu vairāk cilvēkus zini, tā kā noteikti ir vērts iet. Un šis fórums, papildus tam, ko es minēju, bija īpašs, protams, tāpēc, kad bija Dolēfa vadība, bet tas, kas iedeva to īpašo, visi viņa iedvesmas vārdi un tie ļoti daudzie paldies. Un, lai nu kā, bet tas paldies vienmēr tik daudz nozīmē. Tu sajūties tik īstajā vietā ar īstajiem cilvēkiem, un tas ir tik forši. Un, lai es gari nepļāpātu, tas galvenais, ko es domāju, ko es paņēmu sev no pēdējā fóruma, tas ir tāds, kā lai saka, vienalga, cik tev ir lielas un kādas bailes, rīkojies, lai piedzīvotu to, ko tu gribi piedzīvot. Jo patiesībā tas katrs mazais spērtais solītis, tā katra tā pavisam mazā uzvara patiesībā ļoti liela, jo katra reize tev ir smaids sejā un tās acis sāk mirdzēt, un tās mirdzošās acis jau īstenībā ir tas lielais solis pretī tam kaut kam lielajam. Un šoreiz tas tik ļoti kaut kā izgaismojās un likās tik forši, tas ir tas, ko es paņēmu. Nu, redzi, es turpinu smaidīt, jā, paldies tev. Tas ir pats galvenais, bet Ginta, kā tu jūties uz skatuves kā spīkeris? Es zinu, ka Ar ļoti katru reizi daudzi vien bija labāk. sajūsmināti vienkārši par to, ka tu stāsti, par to, ko tu dari. Un es zinu, ka tu laipni arī piekritusi piedalīties arī septembra mūsu rudens fórumā. Tā kā sekojiet reklāmai, ja, visus neatklāsim, kas mums runās, bet Ginta būs viens no spīkeriem, ja. Būšu es, jā, un es jau ļoti priecājos, zin kā, tā tēma, ar ko es dalos, tā ir man sirdī tuva, un tas ir tas, par ko man acis deg, un līdz ar to, kad man ir iespēja par to runāt, es esmu pārlaimīga. Un ja kādam tas noder un arī palīdz acīm mirdzēt, tad es esmu vēl laimīgāka. Dubult laime, vai ne? Paldies tev, Gintiņ, paldies tev milzīgs, jā, par to, ka tu mums stāstīji, par to, ka tu dalījies. Un šobrīd es uz skatuves, tā teikt, gribētu paaicināt Sandru Spriņģi, kas mums arī lieliski kopā ar Ingu Arumu stāstīja pa matiem. Es tiešām, meitenes, es atkārtošos vēlreiz arī publiski, es ar tādu gandarījumu, tādu baudu un tādu lepnumu jūs vēroju. Jūs ne tikai esat draudzenes ļoti daudz gadus, bet jūs esat kopā kā cimds ar roku. Bet, Sandriņ, kā tev bija šajā fórumā? Kā tu jūties?
Jā, nu, labvakar vispirmām kārtām visiem. Es teikšu tā, ka patiešām cilvēkam ir jāpārvar savas bailes un ir jābūt motivācijai. Un ja pirms pāris gadiem kāds man būtu teicis, nu, Sandra, tu zini, tu tur 25. gadā runāsi formā 4 gadu jubilejas pēc, tādas muļķības es vispār nedomāju vispār to darīt. Es saku, jo ir tik labi, ka tu atnāc kā kluba biedrs, vai ne? Tu sapucējies, tu atnāc baudīt, tu gūsti jaunas zināšanas, un, nu, satiec jau draugus. Tagad jau mēs esam tik daudz jau gadus pazīstami. Un, jā, nu, ir jāsaņemās, ir jāsagatavojās tam kārtām. Tas viss ir, nu, jāapgūst un jāsaliek plauktiņiem un jāiestudē. Un tas nav tā vienkārši es atnācu un runāju. Un šajā reizē es teikšu tā, ka pirmajā daļā bija tik aizraujoši, kad es pat pazaudēju to savu stresu tajā Aizmirsu sākumā. uztraukties, ja? Jā, jo, nu kā, nu es domāju, nu es taču atnācu uztraucos, ka man būs jārunā, bet poris un tad mūsu polijas viesi, un par to es arī gribētu īpaši uzsvērt, nu, atbrauc direktors, nu visu cieņu, bagāts vīrs, viņam ir savs biznes, nu brīnišķīgi, liels kompānijas direktors, un viņš atklāja tādas lietas par sevi. Un viņš nekautējās par to runāt, nu, kad viņš arī ir cilvēks vienkārši, un viņam arī dzīvē ir bijušas ļoti smagas problēmas, ko viņš varēja principā arī neteikt. Es tiešām abrīnoju, ka cilvēks stāsta par tādām nopietnām lietām visu cieņu. Par to es ļoti, jā, un Piotrs jau iepriekš mums bija stāstījis savu dzīves stāstu, un jā, kā tādi dzīves notikumi var izmainīt dzīvi, un viņš tieši to uzsvēra. Tas man ļoti palika tā prātā. Vai ne? Un es jau gribētu arī piebilst no savas puses, negaidām to brīdi, kas tā kardināli. Bieži vien tie nav tie patīkami notikumi, ja? Lai izmainītu kardināli savu dzīvi. Izmantojam to situāciju līdzīgi kā ar dakteriem un zālēm, labāk lietot profilaktiski, vai ne? Nekā pēc tam ārstēties un veikt operācijas pentiem tūkstošiem un netikt pie ārsta un tā tālāk, ja? Šeit ir arī, tā ir mentālā profilakse. Jau noskaņoties uz cita viļņa, būt ar tādiem pašiem pozitīviem, ja, nu, daži arī runā, jūs tur savā sektā, jā, katra sabiedrība ir zināmā veidā ir sekta, katra kaut kāda biedrība, vai tā ir kaķu, vai suņu, vai makšķernieku, tā arī ir zināmā veidā sekta, ja, bet ir jautājums, ko mēs no tā iegūstam. Un cik es saprotu, Sandra, tu Jā. esi tikai ieguvēja, pareizi? Es, jā, es esmu ieguvēja tieši, un teikšu godīgi, tāpēc, ka es esmu pārvarējis savus briesmoņus un un tikus ar to galā, un es vēl gribu īpaši uzsvērt, nu, runājot tieši par to, ka, nu, katrs savu kompāniju saka, mēs esam vislabākie, ticiet mums, ja. Tad Mhm. šoreiz patiešām, kad Rafals Sadovskis ar savu unikālo multispektrālo kompjūteru, ar to analīzi no zinātnieku viedokļa, tad es viņam pēc tam saku paldies jums par labiem vārdiem, un tā viņš saka, tie jau nav mani. Tas ir Mhm. kompjūters, kas tev to pateica. Ja es varu dabūt no kompjūtera tāda zinātniskā brīnuma komplimentu par to, ka mana āda ir labi kopta un atbilst, teiksim, jaunākam vecumam bišķiņ nekā man ir, ja? Nu, ko vēl vairāk var vēlēties? Jā, Nu, tieši tā, tas tas bija nav tāds vispār. Es biju tik subjektīvs priecīga. viedoklis. Tas ir ļoti objektīvs, kas ir balstīts uz tūkstošiem pārbaudījumu. Jā, Kolosāli, man liels prieks. tā kā mūsu kosmētika ir unikāla, un lai jau nu kāds saka, jā, jūs jau tā sakat, tad tas ir zinātniski pārbaudīts, un man ir Tieši tā. ieteikumi un analīze, nu, vispār, nu, vienkārši kolosāli. Un vispār tā atmosfēra bija tāda brīnišķīga, un es vēl gribu pieminēt tādu mazu sīkumiņu, kad es tur sākumā stāvēju pie durvīm, mēs tās biļetes ņēmām, un vienā brīdī Inga man iedeva kastīti ar maģiskiem brīnumiņiem. Un es teikšu, tas bija tik jauki, ka cilvēki nāca un tad ņēma to mazo lietiņu, nezinot, ko paņems. Un katram sejā atklāja smaids, un kā jau kurš ienāk, cits tāds domīgs, cits tāds sašutis un vēl kaut kā. Un uzreiz viņam tāda iespēja, es saku, nu, izvēlēties, kas jau šodien sagaida vai nākotnē. Un tas bija tā.
Tas bija kolosāli izdomāts. Tā kā jā, paldies, meitenes, tā ideja vienkārši kolosāla. Paldies, man Es ir liels prieks, jo, godīgi sakot, neviens par to nezināja. Tas bija viens no maniem noslēpumiem, pārsteigumiem. To nezināja neviens. Pat Inga to nezināja. Ja? Tad to viņa saskarās tikai atnākot uz formu. Paldies tev, Sandriņ, ka pamanīji arī šādas lietiņas. Paldies! Un nākamo es gribētu aicināt Inese. Inese padalīties, kā tad tev ir gājis, ko tu labu sajūti, ko tu ieraudzīji, ko tu pamanīji. Jā, labvakar visiem! Es esmu Inese. Um, mans ceļš Dolēfā sākās faktiski tā kā mazam bērnam vēl, jā, pirms 8 mēnešiem. Bet pa šo laiku es esmu arī tik daudz ieguvusi, ja. Tas ir vienkārši, nu, neaprakstāmi, ja. Un man tas negāja sākumā tā kā viegli, jo es esmu no tiem cilvēkiem, kam vajag ieurpties, izurpties, izpētīt visu, ja. Un tikai tad es varu ieteikt citiem vai pamēģināt uz sevis, un tā lēnā garā man sākās mans process ar šo izpēti, ja. Un tad būtībā lasīju, mācījos, darīju, un tad jau sāku pat arī lietot tos produktus un sapratu, ka jā, kaut kas tā kā sāk strādāt, tad kaut kas atkal tā kā nevar būt, un tad atkal jā, un, un tā ļoti interesanti tas ceļš tāds, un es gribu izteikt tiešām lielu paldies arī jums tagad, ka jūs organizējat visus šos pasākumus un klientu dienas, un šis lielais pasākums, ja, tas tiešām ir burvīgi, un tas ir to vērts, jo tad tu arī vari saprast, novērtēt, un kā šajā pasākumā, ja, atbrauc, kā saka, kompānijas prezidents ar visu savu komandu, tas tikai apstiprina to, ka, nu, ka tiešām tie cilvēki ir svarīgi, lai vai kas viņš būtu, ka vispirmām kārtām, lai kas mēs būtu un kā mums būtu, bet mēs esam cilvēki, ja. Un tas man ļoti patīk, tas tiešām iedvesmo, un es negribu aizmirst, bet gribēju piebilst to, ka man ļoti patika visiem organizatoriem pateikt lielu tiešām paldies. Un tas ir milzīgs darbs, ko jūs esat ieguldījuši šajā. Es zinu, kā šie pasākumi tiek organizēti, un par katru sīkumu tika padomāts. Un, ja arī kaut kas bija, varbūt ne tā, tad to noteikti nevarēja just. Un tiešām liels paldies visai Latvijas komandai. Un es esmu tiešām laimīga, laikam, kad jau jūtos kā jūsēja, vai kā savējā, varētu teikt, ja. Mēs visi kopā, kad Gaida, kā lektore, priekšā teica, runājot par kompānijas kosmētikas toniku, teica mūsējais. Tad gribēju teikt, jā, mūsējais. Jā. Un tā sajūta bija jau, kad tiešām, jā, tu jūties jau kā, nu, kā savējais. Un gribu teikt lielu paldies, un lai jums arī turpmāk ir enerģija un izturība un spēks un visiem mums veselība un turpinam šo komūnu, šo sektu, jo man ļoti, es esmu vēl joprojām iedvesmot. Es brīvdienās negribēju neko citu darīt. Es teicu, bērniem netaisīšu, negatavošu vakariņas, es vēl gribu padzīvot, jā. Baudīšu, jā. Baudīt šo procesu, jā, man ļoti patika, jā. Paldies tev milzīgs, Inese, paldies arī par paldies. Tu zini, tas ir tiešām ļoti svarīgi, jo mēs strādājam vienu nedēļu vien, tas ir vairāku mēnešu darbs, ja. Nu, paši zina tie, kas kādreiz kaut ko ir organizējuši, tas nav tā kā hops un gatavs, ja. Bet tiešām liels prieks un gandarījums, un īpaši ir svarīgi tie paldies vārdi, tā kā paldies. Un kā nākamo es aicinu arī mūsu spilgto zvaigzni, mūsu vīriešu kārtas pārstāvi Jāni Arumu. Jānis jau ir gatavs runāt, vai ne? Labvakar, dāmas. Kā tu jūties? Jā, es pa to pašu, to mazo baliņu izvilkām, redziet, mani mini mikrofons izvilkts ārā. Redzi? Jā. Tā kā jā, sveiciens, labvakar vakarā, mīļās meitenes, un jā, emocijas vēl projām ir pārējiem, un tiešām tās emocijas jau sākās jau piekdien pēcpusdienā, kad bija iespēja sagaidīt lidostā mūsu viesus un pasniegt puķis Elīzai, un tad jau ceļš tālāk jau uz Rīgu, Vecpilsētu, un tas tikai vairo to, ka mēs esam visi cilvēki, esam kopā viens par otru, un ka viņi nav tādi augstprātīgi, ka viņi vienkārši cilvēku, viņi bauda to sabiedrību, mūsu sabiedrību, un arī to viesmīlību, un tas arī pierādījies to, ka mēs arī tajā pašā pasākumā kopā novadījām, un īpaši vēlos pateikt savai partnerei Dacei, kopā vadījām pasākumu, un tās idejas, un tie scenāriji vienkārši, un publika bija ļoti atsaucīga. Tas bija kaut kas kolosāls, un tā bija tā apusē enerģija, kas arī tās bailes kaut kā veidā arī lika man arī pārvarēt, arī jo uztraukums bija.
bija uztraukums, bet publika un arī mana sievas atbalsts ļoti bija svarīgs, un arī komandas atbalsts bija svarīgs. Un te mēs arī esam un priecājamies. Un, ko es ieguvu es no Rafala, man ļoti tā patika tā analīze, jā, tas bija ļoti spēcīgi, man bija iespēja iziet arī to sejas procedūru, to analīzi, un tiešām tas ir, to es redzu, ka tā ir tā nākotne, arī domāju, ka Latvijā varētu tā laika kaut ko tādu arī ieviest. Es tā domāju, ka tā ir. Paldies, Jāni, paldies. Tu biji kolosāls atraktīvs. Es jau atceros tos pirmos laikus FIFO, kad mēs braucam uz Gliveci, ja? Jā, Nu, ar tevi vienmēr ir garlaicīgi, nav pilnīgi noteikti. Un otrais moments, ka tu vienmēr esi tik galants un izpalīdzīgs un vienmēr esi gatavs nākt palīgā, pat nevajag tevi lūgt. Tu vienmēr esi tas, kad esi blakus un jautā, Ļenčikai nevajag palīdzēt. Ja, tas ir tiešām tik patīkami, un es noteikti esmu pārliecināta, ka visas dāmas to ir izjutuši. Ja? Tāpēc paldies tev, šoreiz paldies tev milzīgs. Protams, arī Daci, paldies, ja to jau es arī nebeigšu runāt, jo katrs ieguldīja savu arteviņu, lai mums sanāktu milzīgs, grandiosks, liels pasākums. tā kā Paldies jā, tev! paldies arī tev, Ļena, ka arī uzticēji šo visu, jo sākumā bija tāds, nu, nezinu, kā būs, bet, nu, te varbūt arī tā aktieru skola, kas man ir noderējusi, arī es te parunāju ar vienu cilvēku, arī es aizsūtīju tos video, lai viņš panalizē, kas man būtu nākotnē, ja būs iespēja. Redzi? O, ko Rudenī varbūt nozīmē vadīt pasākumu. sagatavošanās, jā. Jā, Paldies! bet, nu, tas ir svarīgi. Jā, paldies, tiešām Jā, sirsnīgs, un super! ejam uz priekšu, darām uz priekšu, turamies. Tieši tā. Tieši tā, ar smaidu un uz priekšu. Paldies! Pal- Un kā nākamo es Paldies jums. aicinu padalīties mūsu lielisko Sanitu. Sanita, kas šoreiz arī nāca kā palīgs, ja, kā tāds atbalstošs plecs, un arī noteikti tāda premjera ir bijusi arī paša, ja, pirmizrāde. Man jau visas valodas jūgte, poļu, latviešu, krievu, angļu, ja. Kā tu jūties? Kas tev šajā pasākumā bija svarīgs? Kas tev palika prātā? Es, es jūtos ļoti pozitīvi. Es vēl šodien tā kā, nu, pat bišķiņ tā kā virs zemes staigāju, ja. Es arī smaidu visu dienu un tiešām jūtos ļoti labi. Un man no tā pasākuma, jā, tas pozitīvisms, jā, ka tu jau ienāc zālē un visi mīļi, forši cilvēki, jā, mēs nu, visi apskaujamies un, nu, vienkārši kolosāli arī šīs mazās dāvaniņas, jā, es ieliku somiņā kā talismaniņu, man bija vajag forši tāds bruņurupucīts. Jā, tā kā, nu, tiešām mīļš paldies, un es to visu, jā, es uz to visu skatos kā uz tādu pozitīvu emociju kopumu, jā, un par to arī Piotrs Paciga runāja, jā, kad viņš teica, ka mūsu emocijas rodās no mūsu domām. Tieši tā. Un jo mēs domājam pozitīvāk un gaišāk, jo mums ir labākas emocijas, bet ja kaut kas mums dzīvē tā kā īsti neiet, tad mums ir jāatgriežas un jāpadomā, nu ko tad es tur iepriekš esmu domājis, ja, kas ir tajā, nu, par ko varbūt tur uztraucies vai vēl kaut ko, vai tās domas netik labas, un tad arī neiet tā. Tāpēc, nu jā, ir arī, vot, jā, tieši arī to, arī viņš to pieminēja no skatuves un arī teica par tiem bērniem Kenijas, kad, nu jā, kompānija iegulda liels līdzekļus labdarībā un palīdz bērniem Kenijā. Un tad viņš teica, ka atbraucot no turienes, liekas, ka no mums vispār nav problēmu, Tieši jā, tā. bet Viss viņi pārējais tur ir slikti. priecājās par visu, vienkārši viņi māk priecāties, un šeit mūsu pasākumos arī ir tā, ka, nu tiešām liekas, nu viss ir tik pozitīvi, tik priecīgi, un mēs uzlabojam savu dzīvi, savu veselību arī ar to, ka mēs priecājamies, un kas man ļoti, ļoti, ļoti tā, vot, bija tāds wow, jā, tas bija šis multispektrālais, Spektrā. vai kā bija pareizi pateikt, jā, Analizators, aparāts, ko jā. es, jā, analizators, ko es izbaudīju šo procesu. Nākamajā dienā es biju pieteikusies, tā kā es no rīta vēl arī aizbraucu uz šo viesnīcu, un tas bija vienkārši, un arī vēl poļu visus viesus, jā. Jā, viņa vēl tur bija Satiku tieši no tā. rīta, jā, tieši pēc Mhm. tam, kad jau mums beidzās tā procedūra, tad viņi jau brauc projām, jā, un tas bija tiešām, nu jā, ļoti vērtīgi, jā, kad, un tu pati redzi, kā tas viss izskatās, un ir arī ieteikumi, nu, vienkārši superīgi. Jā, es redzu arī Jā,
lasu komentārus, Sanita kā tāda saulīte vienmēr. Un Sanita bija tik droša kā spīkeris ar labu humoru izjūtu, tu vienkārši staroji. Kā tad ir ar to krēmu, Sanitiņ? Kas ir palicis aizkadrai? Paldies! Jā. Nu jā, es biju kaut kā, nu, laikam sevī piešķīrusi šai uzstāšanās tādu lielu nozīmību, un līdz ar to man bija pirms tam tāda, nu, mandrāža, jā. Nu, laikam viss sanāca labi. Man Ļoti jau labi. uzstāšanās divas bija, man jau arī koris bija. Nu, ja? Nu, bet Un, par kori tu jau pavisam droši. Es vēl tieši, mēs sēdējām blakus ar Elīzu, un es vēl teicu, Reku Sanita, ja, kurai savulaik teica, ka viņa nekad nedziedās kori, jā. ka viņai lācis ir uzkāpis uz ausiņ. Ja? Mhm. Es saku, nopietni, es saku, jā. Arī šeit Jā. tu vari pierādīt, ka tā tas nav. Nevajag likt man Jā. zīmogus virsū. Es varu darīt, ko es gribu un kā es gribu. Un es Tieši visu varu tā. iemācīties, kā teica arī Sandra. Ja? Un tas Var ir arī iemācīties. pateicoties tam, jā, arī koris, jā, ir pateicoties tam, kad mēs esam duo klubā. Tieši tā. Un par kori, ja kādam ir vēlēšanās, tad jā, mēs mēģinam ceturtdienās Ķekavā, Dolas tautas namā, tā kā Jā. laipni visi aicināti, ja ir Tieši tā. vēlēšanās, un uzstāsimies kopā. Paldies, paldies tev, Sanetiņ. Jā, un es ar Paldies! lielu prieku aicinu šobrīd arī uz skatuves. Man visu laiku gribās teikt Sandru Babko, kas padalīsies, kādas tad viņai ir emocijas un sajūtas. Nu, sveiki, sveiki. Nu, es domāju par emocijām un sajūtām jau te visi jau dzirksteļoja jau pilnīgi tā, ka, nu, tiešām jau žoklis sāp no smaida, jo tāpēc, ka Vai ne? smaids nenorimst, jā. Bet es arī vairāk par to, ko es paņemu līdzi no šī pasākuma, kurā es biju, kur tiešām vēl joprojām 2 dienas pagājušas un pilnīgi sajūta līmenī nekas nedziest, jā. Tad viens, ko tiešām Tomašs Zabāva teica, jā, ka, kad esi vesels, tev ir daudz problēmu, bet kad tev nav veselības, kad esi slims, tad tev ir tikai viena problēma. Un tāpat tiešām ir, un līdz ar to, vai mēs varam palikt maliņā un nedalīties ar mūsu lieliskajiem produktiem? Nē, nevaram. Tā ir arī mūsu kaut kāda ārtava tajā, ka, ja cilvēks vēl nav vērsis savu uzmanību uz šo jautājumu, tad, nu, vismaz informēt. Ja, Tad otrs, ko es noteikti paņemšu līdzi un iedvesmošos par Svetlanas un Jeļenas līderības spējām, ko abas nodemonstrēja tieši šajā pasākumā, kā gan Svetlana, kā līderība, ja, ko nozīmē vispār pienākums un atbildība, Jeļenai atkal, ko nozīmē vispār uzņemties vadību, organizatorisko šo spēju, arī neizdabāt katram, ja es gribu tā, ja, bet iet uz skaidru un gaišu mērķi, līdz ar to ir jāmāk pateikt brīžiem arī nē, ja, un jāvada šis lielais kuģis, nu, pozitīvisms, mērķtiecīgums, nu, vēl daudz dažādas lietas, kas ietilpst vispār zem jēdziena līderība kā tāda, ko savukārt es paņemu līdzi no Gintas uzstāšanās. Man bija liels prieks satikties, ka reāli mēs tik tiešām to varam attīstīt. Tās ir jaunas neironu saites, kas vienkārši mums ir jāveido caur darbībām, ko atkal lieliski parāda mūsu meitenes. Ak, Dievs, man pilnīgi skudriņas, gan Es Sandra, arī gan sēžu. Sanita, ko tagad saka. Tā tad vieta, kur veidojas jauni līderi. Ja? Un mēs esam tik brīnišķīgi ieskauti brīnišķīgu līderu tādā ielociņā, ja? Kad mēs varam iet, būt un justies droši, un ja gadījumā kas mūs noturēs, pieturēs, ja? Papildus apdrošinās, un mēs esam drošībā. Vieta, kur augt, tikai pašiem ir jāgrib darīt. Novēlu, lai mums visiem izdodas. Izcila, Sandrija. Nu, es zināju, ka tu vienmēr atrod īstos vārdus, tu vienmēr smuki vari tā apkopot un pasvītrot, bet šeit ļoti pareizi tu teici, ja, viens, kad vadīt, otrs, kad ir jābūt komandai. Un šeit es pilnīgi noteikti vēlreiz un vēlreiz gribu pateikt arī īpašu paldies, protams, visiem spīkeriem, arī meitenēm, ar kuriem mums arī šobrīd līderu komandai veidojas. Veidojas varbūt savādāk, varbūt no jauna, šad tad varētu arī teikt, jā, pilnīgi pēc cita scenārija, balstoties uz citiem principiem. Un man ir prieks, ka daudzi to redz, jūt un pamana, ja, un noteikti es priecājos par to, un es priecājos par atbalstu no katra, jo katrs maziņš darbiņš, arī tas, ka jūs ar Ilvu palīdzējat ar kliņģeri, ja, tas ir uzreiz tā, it kā liekas, nu,
Nu, kas tur kliņģeri sagriez, bet tas prasa laiku, ja? To izdarīt, ja? Un tas viss tā kā skudriņas lielajā skudru pūznī, tā, lai tas skudru pūznis uzbūvējas, lai tur visiem ir labi un lai visi ir priecīgi. Un noslēgumā es padalīšos ar bildēm. Jūs noteikti jau esat redzējuši, es tā ceru. Ja neesat redzējuši, tad noteikti pajautājiet jūsu līderiem. Un spilgtākie momenti varbūt. Spilgtākie momenti, kas ir bijuši, man pēkšņi pazuda īstā poga, redziet, arī man ir kaut kā tad šis tas pazūd, ja. Ļoti patīk, protams, izcili paldies vēlreiz fotogrāfam. Es ceru, ka jūs redzat visas bildes, ja. Arī spilgtie mirkļi, arī uzdāvinātie ziedi, spīkeri, apskaujas, aplausi, mūsu brīnišķīgie produkti, dāvanas, jā, lieliskas bildes, es reāli priecājos. Domāju, redz, cik forši, kad ir arī jums pašiem ir bildes. Jā, reku tas pats pieminētais klinderis, jā, mazumiņš tur, priecīgi cilvēki ar dāvanām, mūsu lieliskie vadītāji, mūsu spīkeri, mūsu ciemiņi, īpašie pārsteigumi profesoram Kardašam tiek nodota arī īpašā dāvana. Un, protams, tas viss ir arī dāvanas īpašnieki. Viņi tā priecājas tā kā mazi bērni patiesībā, jā, jo tā arī ir daļiņa, ko viņi aizvadīs līdz ar sevi. Jā, jūsu pieminētie reku simboliņi, kur katrs ir izvilcis, jā. Mūsu smaidīgā un ļoti atbildīga, neskatoties uz savu vecumu, ļoti atbildīga Elīza Kanavalova, mūsu tirgus menedžeri. Un, mīļie draugi, es atgādinu, ka vakar mums ir sācies jauns zvaigžņu lietus. Jūs jau noteikti piedalāties, vai ne? Visi tie, kas ir uztaisījuši savu pirmo pirkumu, tad skaitam zvaigznes. Starp citu, arī tie, kas uzstājās šodien Zoomā, neaizmirstam pieskaitīt sev zvaigznes. Un lielisks notikums 12. aprīlī Bauskā mums būs klientu diena. Aktīvi aicinu jūs aizpildīt anketu, jo, cik zinu no organizatoriem, vietu skaits ir diezgan ierobežots. Ja? Tā kā nepalaidām garām savu iespēju. Un, protams, paldies vārdi. Paldies vārdi, kuri nekad nebeigsies. Tā kā, mīļie draugi, paldies jums par šo jauko pasākumu, par šo jauko vakaru, par jūsu paldies vārdiem, par to kopējo darbu, kas ir ieguldīts, un es esmu absolūti pārliecināta, ka priekšā mūs sagaida vēl daudz lielisku darbu un notikumu. Uz tikšanos un paldies visiem!